Noteikti es dzirdēju, kad saka, ka pārdošanā tev jābūt problēmu risinātājiem. Taču interesanti tas, ka problēmu risināšana sākās tikai tad, kad darījums ir noslēgts. Tikai tad, kad cilvēks saņem produktu vai pakalpojumu, kurš atrisina to problēmu. Tad kas tu esi līdz tam? Kas tu esi līdz tam brīdim, kamēr tiek noslēgts darījums? Tev ir jābūt problēmu atradējiem. Tev ir jāmāk atrast problēmu. Jo kad cilvēki pērk, cilvēki nepērk, ka tu vienkārši ej pa labi pakreiz, ej, man tās produktus grib pirkt, nepaldies. Visiem ir uzreiz automātiska aizsardzība, nepaldies. Tad kas tev ir jādara? Tev ir jāmāk atrast problēmu. Jāmāk cilvēkam parādīt, ka viņam vispār viņa ir, cik viņa ir liela un kādas te ir sekas, ja viņš neko nedarīs. Un tikai tad, kad tu esi to izdarījis, un to var izdarīt tikai un vienīgi uzdodot pareizos jautājumus pareizajā laikā. Un to kad tu esi izdarījis, izveidojis šo te gēpu cilvēkam galvā, ka viņš redz, ka viņam tiešām ir problēma, un viņš zina, kādas ir sekas tam, ka viņš to problēmu neatrisinās, tad jūsu produktu cena vairs neliekās tik augsta, salīdzinot to problēmu